Lieliski. Sāksim kuģīšu izgatavošanas tehnoloģijas demonstrācijā. Mēs esam sākuši ar papīra kvadrātu. Jūs diagonāli puspunktu. Un tik uz priekšu. Lokam uz centru. 3 reizes. Viens. Ir centrālā simetrija kaut kāda. 2. C4 simetrija. Tā. Jā. Un vēl pišķi. Uz kvadrātam ir vairāk. Kvadrātam liekas D4H. Sāk 3 reizes centrālā. Jā. Un tagad ir trešā reize. Gatavs. Izvēlamies 2 stūrus, salaužot simetriju un uztaisot skursteņus. Un mums ir sanācis amatieru kuģītis. Tagad pārējām uz pro līmeni. Starpposms ir bikses. Starpposmu izjaucot. Mums iegūstam šādu konstrukciju. Atkal salaužot simetriju. Un šeit pārlūkot uz pusēm. Mēs iegūstam vidē līmeņa kuģīti katamarānu. Lūk, turpinājums. Atkal saistīts ir iepriekšējā posma izjaukšana. Un atkal pilocīšana uz centru. Jā, mums šoreiz ir 3 stūrīšu. Un uz pusītam pārlokam. Otru pusēm strādājam tāpat. Uz centru, uz centru. Uz centru. Pārlokam. Mēs esam ieguvuši maku. Un kastīti. Lūk. Joprojām starposmā arī tajā varētu peldīt, bet tas vēl nav viss. Seko droši vien netriviālākā daļa. Mēs salokam kastītes sānu skaldnes šādā sliedas profila veidā. Uzmanīgi pielokam klāt šo pusi. Tā, mums otrā pusē veidojas spogulis. Pārlokam viņu uz pusēm šādā veidā, lai no kurienes izfiltri. Laikas priekšējos un aizmukurējam. Un šis vēl nav viss, jo šis kuģa modelis neskaitās gatavs, ja nav atlocīgs. Kapels un priekšpels. Tikai tad mēs varam runāt par pabeigtu pro kuģīti. Protams, tādi puristi mūsu vidū pateiktu, ka viņi vajag vēl tā uzstādīt, bet šī lai nav obligāta prasība. Tā.